manā bezdarbnieces vlogā numur 2. Ir gandrīz 2 dienā, un mans ģeniālais plāns sākt vlogot agrāk nofeiloja. Bet, jā, vēl nav 2 dienā, bet man jau ir 6608 soļi, vien bizojot pa māju un pagalmu. Nezinu, vai tas bija Lītas plāns, varbūt viņai vairāk bija doma tos soļus brīvā dabā savākt, bet es savākšu mājās, man liekas. Jo es novācu visus Ziemassvētkus mājās. Jā, labrīt. Novācu visus Ziemassvētkus mājās, iznesu ārā visu kartonu papīru, tas ir visi iesaiņojumi un vispārējais kastes no Ziemassvētkiem. Izsuknēju 2. stāvu, izmazgāju 2. stāvu. Vēl paskaidroju apkārt ar māju un žoks nokrīt. Kroči, es esmu piekususi, izmazgāju matus. Un jā. Faktiski doma bija, ka es šodien, pirmdiena, starp citu, 6. janvārs, ja kādos interesē, un dienas galvenā doma bija izvilkt ārā visus savus dzīvu krājumus, jo Līga to ir izdarījusi, un es arī gribēju, burtiski pilnībā visu izvilkt un nosvērt un iegrāmatot. Jo, lai zinātu, varbūt, nezinu. Bet jā, tad es domāju, man vajadzēs gultu, tā kā Līga izrādīja savus uz gultus. Es domāju, es savējos varētu arī uz gultus, bet domāju, vispirms ir jāpiekārto. Vispirms, ja jau piekārtošu, tev kārtīgi jāsakārto. Un tā viss aizgāja, ka es visu dienas skaišo laiku esmu pavadījusi kārtojot. Tā kā jā, visu, ko es izdarīju, ir es izvilku akrilu no divāna, kas man ir palicis pāri no manas temperatūras sagas, un vēl tur daži kamolīši no vēl nezinu kuriem laikiem, un kokvilna, un nekrāsotās šķeteres. Pārējais viss vēl stāv, kur stāvēs. Šodienai es domāju, pietiks ņemties, vajadzētu pasēdēt un pahadīt, vai ne? Man tāda doma. Tā kā jā, līdz nākamajai pieslēgšanās reizei. Labrīt! Ir otrdiena, kaut kāds tur janvārs, 7. Man ir jābeidz rādīt šitā, jo es laiku šitā rādu. Es tikko paēdu brokastiņas, man bija pankūciņas ar ļoti daudz krēma, kā jau arī pirms Ziemassvētkiem. Tagad man ir tēja ar jau vecām piparkūkām, bet joprojām garšīgas. Un šodienas plāns ir svērt dziju. Vai es tam esmu gatava? Bet vai mani Līga jau 2 dienas pēc kārtas tirda? Tā kā jā, jāsaņemas. Es vēl joprojām neesmu līdz galam pamodusies, bet tas tā. Frizūra man arī ir ļoti stilīga. Jā. Padzeram teju. Un svaram dzīvi. Tātad, dzija. Sāksim ar te kaut kas dzīvo. Te kaut kas dzīvo. Un te dzīvo akrils.
Nu nav pārāk daudz, manuprāt. Un tad šodienai tā ir mana soon to be paškrāsotā dzija. Bet tā ir labi, tur viss ir pierakstīts, tur nekas nav jāsver. Viss ir akurāt tā, kā tam ir jābūt. Jā. Es nezinu, kāds ir nākamais solis. Atrast svarus. Tā, sāksim laikam ar pilnajiem kamoliem, jo tie ir 100 grami, nē, 50 grami, ko es te mūdu. 1, 2... Tā būs vieglāk nosvērt, vai ne? Atradu bļodu. Te es vēl pierreizes džengu spēlēju. Nē, Tetri. Ai, nu. Nu, karoči, nevar to visu reizē nosvērt. Ir mans... Bija pārkrājies pāri, vai ne? Tie maisiņi taču nesver daudz. Simtprocentīgs linens. Rafija skaitās?
skaitās. Man vajag kampāni. Dzijas svēršana ir beigusies. Nu, tās dzijas. Nu jā. Tas akrils un kokvilna man svēr šit tik daudz. Tie grami, ne kilogrami. Tā kā nu neslīd 4 kilogrami. 4,5. Nav slikti. Nekrāsoto dzīju mēs tulīt sasvērsim šajā brīdī. Kas man te ir? Es te visu smuku pierakstīju. Man ir 500 plus. Nē. Ko? Aidrit vai kociņ, tas viss ir jādala atsevišķi. Oi, aritmētika. Neesam draugi, neesam draugi. Nē. Tūlīt. Nepievērsiet man uzmanību. Es pēc kāda laika jums pievienošos. Tātad, man ir 500, varēja 2 nulles iespējas, bet labi, vienai, 250, 200, 200, 100, 160 un 420. Te mums ir 1 kilograms 830. Skaitīsim kopā tad, kad mēs būsim sasvēruši arī labo dzīvu. Bet īstenībā jau akrila krājumu svars nav pareizs, jo I got sidetracked un es sāku taisīt pompomus, jo man ir ar ko. Un es šobrīd viņus mēģinu apgriezt tā, lai tāda apaļīgāki. Pirmais galīgi izjuka, jo es centos sasiet ar to pašu diegu, tā kā tur diezgan daudz dzijas, man līdz galam nesasējās un izjuka. Tāpēc tagad es ar šujamo diegu, bet tā, ja es vienu pavilkšu, izlīdīs ārā elementāri. Tāpēc ir doma varbūt nopirkt kaut kādu līmi. Nezinu. Principā, ja neviens viņus negrasās, tā teikt, valkātai sastītēm, tā kā es te speciāli, tad jābūt visam ok, kas tur tāds.
Vot. Šis ir mans otrdienas sasniegums. Jā. Papoms. Gribu uztaisīt ļoti daudz, jo ir daudz akrila un ir doma par Ziemassvētku dekorācijām, jo man ir daudz zaļu krāsu un sarkanu. Un vēl ir doma par cita veida, kā viņu sauc? Tavs nogarā ir, jā. Cita veida tematiskai ballītei. Stay tuned. Un šis ir mans mazākais pomps. Man ir un momentu. Man ir šitāds sūdiņš. Vot, un tas ir mans mazākais sūdiņš. Respektīvi, tu te aptin vienu, aptin otru, saliec kopā, sagriez, iever steķīti, sasien, atver un atver. Tāda ir tā tehnika. Un parādīšu pirmo, kas man izjuku. Tā, lai neizskatās, ka es baigais profiņš, ja? Re, kur te pirmais man nesanāca. Bet doma bija laba. Tā kā jā. Varbūt, vairāk nav nekādu video. Varbūt varētu ieslēgt kādu filmu. Kamēr es šitos taisu. Kamēr neapniks. Kas noteikti būs kādi 20 minūtes, bet jā, labi, turpinam.
Manis pietika 4 bumbuļiem. Un man apnika. Kurš tikko nofilmē video? Šitā tante nofilmē video. Tikai ar dažu dienu novēlošanos.